Kas šeit ir noticis? 2016. gada rudenī Pihlau kapličas stāvoklis ir ļoti pasliktinājies. Ir jumta konstrukcijas daļas nobrukušas. Tāpēc, ka 2000. gadā, kad darbojās metāla zāģi, sliktas apsardzības un apsaimniekošanas pēc metāla zāģi noņēmuši jumtu. No acīm redzot, viņiem vajadzēja kāpnītes, neskatoties uz to, ka netāli ir valsts policijas brasas iecirknis, neviens nav pamanījis. No jumta smuki metāls ir norūlēts, aiznests, lietus, sniegs, nokrišņi, viss nāk virsū Pihlau konstrukcijām, Pihlau brūk. 16. gada novembrī tika pirmoreiz projekts par iekonservēšanu iesniegts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 16. gada nogalē nebija naudiņas. Otrais projekts tika iesniegts 17. gada janvārī. Diemžēl pašreizējie zemes īpašnieki Lēlps bremzē šo projektu. Bremzē absolūti nesaprotamu iemeslu pēc. Pasūtītājs manā izpratnē valsts, jo valsts ir piešķīrusi naudiņu. Lēlps visu laiku ir uzsvēris, ka viņiem pieder zeme, bet nevis kapličas un pieminekļi. Kapličas situācijas glābšanai rudenī mēs iztīrījām pagrabstāvā visu kultūras slāni, vismaz vienu konteineru. Tur 20% ir nepabeigts, jo uznāca sniegs, lietus. Un tādā konkrētajā sestdienā mēs strādājām līdz kādiem 4, arī tumsa patraucēja. Pēc kādām pāris nedēļām, kad uzkrita sniegs, arī visi apmetumi sāka pirmoreiz krist nost. Tas vēl bija 16. gada nogalē. Tad mēs uzvilkām aizsargu barjeru, lai cilvēki uzmanās, lai nelien iekšā cilvēku dzīvības pēc. Kādu nedēļu atpakaļ, pēc lietiem, februāra nogales lietiem, nokrita augšā dekors. Mēs esam sazinājušies un ziņojuši atbildīgajiem, gan informējuši Lēlbu, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, gan masu mēdījus, tālāk sabiedrību. Vai ir kādi glābšanas darbi šī konkrētajā situācijā ieplānoti? Restauratoram Edgaram Purviņam ir projekts, konservācijas projekts. Un viņš darbus var uzsākt, vai viņa vadībā jebkurā brīdī. Vienkārši tiek gaidīts signāls, zaļā gaisma, lai var uzsākt darbus. Ja tuvāko dienu laikā netiks pieņemts lēmums, stāvoklis ir kritisks, tad visas augšējās konstrukcijas nobruks un nebūs vairāk ko iekonservēt. Nekavējoties ir jāmeklē risinājums un jāpieņem lēmums.